Raidījumā Biznesa attīstība ielūkosimies daudzfunkcionālas studijas darbībā, aplūkosim velonomu Vecrīgā, viesosimies restorānā ar pievienoto vērtību, kā arī atklāsim modes tendences un loģistikas risinājumus. Mavēlijā Studio ir daudzfunkcionāla studija, kas piedāvā jogas un deju nodarbības, studijas telpu nomu, kā arī meistarklases un fotosesijas. Mēs šobrīd atrodamies Mavēlijā Studio. Šī ir vieta ikvienai sievietei, kas vēlas atgriezties pie sevis, mierā, klusumā, jo mūsdienu gadsimts un šī brīža skrējiens ir tik aktīvs, ka ikvienai ir nepieciešams kvalitatīvi pavadīts laiks, un šī ir vieta, kur to var izdarīt. Mavēlijā Studio ir vieta gan iknedēļas nodarbībām, kur sievietes var atnākt pavadīt kvalitatīvu brīvo laiku, gan ar mazulīšiem, gan dažādos dzīves posmos. Tāpat arī šī studija ir pieejama savu pasākumu organizēšanai, fotosesijām, īpašiem mirkļiem, saviem svētkiem un Mavēlijā Studio pasākumi. Ik nedēļu mēs sestdienās vai svētdienās rīkojam īpašus pasākumus, ceremonijas, kakao ceremonijas, sieviešu retrītus un citus sievišķīgus pasākumus. Studijā tiek gaidītas dāmas dažādos dzīves posmos, sievietes, kas rūpējas par līdzsvaru starp ikdienas skrējienu un iekšējo pasauli. Mūsu studijas specifika balstās uz individuālu pieeju, patiesu cilvēciskumu. Mavēlijā nav vienkārši par studijas nomu vai pasākumiem, šī ir vieta ar īpašu pieeju un specifiku. Mēs rūpējamies par ikvienu cilvēku individuāli, cienot katras sievietes unikālo ceļu, vajadzības un ritmu. Katra sieviete, kas ienāk studijā, tiek uzklausīta un pieņemta tieši tāda, kāda viņa ir atnākusi, un viņa šeit saņem tieši to, kas tajā brīdī viņai ir nepieciešams. Vai tas būtu atjaunošanās, miers, meditācija vai vienkārši droša vide, kurā būt. Mans aicinājums ir ikvienam rūpēties par sevi, ieklausīties savā iekšējā mierā, apstāties uz brīdi. Apstāties uz brīdi nav vājums, tā ir drosme, tādēļ nāciet šeit uz Mavēlijā Studio, un šī būs vieta, kur jūs atradīsiet savu mieru, drosmi, tieši tāds, kāds jūs esat. Mavēlijā Studio – vieta, kura ļauj tev būt pašai un atrast iekšējo mieru. Digital Art House ir mākslas telpa cilvēkiem, kas vēlas izbaudīt pasaules slavenu mākslinieku darbus brīvā, mūsdienīgā un nepiespiestā atmosfērā. Multimediālās izstādes ir ģeniālo mākslinieku darbu un mūsdienu tehnoloģiju iespēju simbioze, kas ļauj mums jau zināmo ieraudzīt jaunā gaismā. Digital Art House ir unikāla vieta Baltijā, kura var baudīt 360 grādus multimedijas mākslu. Pie mums dienā ir mākslas izstādes, vakardienas, piekdienos, sestdien mēs pārvēršamies par nakts klubu, mums ir karaoke, lounge zāles, un drīz mēs arī atversim restorānu, lai mūsu klienti var baudīt maltīti gardu. Mēs jau strādājam 4 gadus, bet nakts klubs šeit ir no šī gada janvārī. Bet tā kā izstādes mēs jau esam 4 gadus. Mums apmeklē ļoti dažādi cilvēki, mums apmeklē turisti, ģimenes ar bērniem, pāri, jaunieši, mākslas cienītāji, vienkārši kompānijas, kuri grib sabaudīt vai naktdzīvi, vai multimedijas izstādes. Mūsu galvenais virziens ir multimedijas mākslas izstādes, kuras piedzīvot var 360 grādos. Pie mums gleznas kustas ieskaut cilvēkus no visām pusēm. Kā arī drīz mēs gaidām jaunas izstādes, tas būs Van Gogs un Michelangelo. Mēs varam jums arī parādīt mazu brīdīti, lai jūs paskatieties, kā tas tagad izskatās, un jau drīz mēs sāksim pārdot biļetes uz tiem izstādēm. Papildus tam piekdienas un sestdienas mēs pārvēršamies par nakts klubu ar ballītēm, nakts dzīvi, mums ir karaoke, lounge zāles. Lounge zālē mums skan house mūzika, šeit mums tāda hip-hop daudzāk mūzika, un visa tā teritorija pārvēršas par nakts dzīvi. Mūsu darba laiks ir no ceturtdienas līdz sestdienai, no 12. mēs sākam strādāt, ceturtdienā mēs veramies ciet 8, piekdienas, sestdienas līdz 5 rītam strādājam. Ieteiktu skatītājiem, lai pie mums atnākt nevajag būt mākslas cienītājiem, var vispār neko par to nesaprot, bet vienkārši atnākt un paskatīties, jo tas ir unikāli un ļoti skaisti. Jo viss tas notiek 360 grādus, vienkārši lai to sajust, lai nofilmēt vienkārši storiju Instagramā, jo tas ļoti skaisti izskaties. Digital Art House telpa, kur māksla atdzīvojas.
Riga Bicycle atrodas pašā Vecrīgas sirdī, piedāvājot velo nomu un ekskursijas. Šī ir lieliska iespēja brīvdienu izbraucieniem pa Rīgas ielām, kā arī citviet Latvijā. Riga Bicycle ir dibināts 2010. gadā. 2017. gadā es iegādājos šo uzņēmumu un veiksmīgi turpinu to attīstīt. Galvenā mūsu klienta auditorija ir ārvalstu turisti, arī Latvijas cilvēki, kas vēlas īrēt riteņus, taču proporcionāli daudz mazāk. Šeit mēs piedāvājam klasisko velospēdu nomu. Cilvēks var izīrēt riteni uz sev vēlamo laiku. Faktiski mēs varam piedāvāt velospēdus jebkurai vecuma grupai un faktiski jebkurām interesēm. Sākot ar bērnu velospēdiem, tad mums ir arī ļoti labi pilsētas tipa velospēdi gan sievietēm, gan vīriešiem. Saucamie trekkinga velospēdi, ar ko cilvēki dodas garākos pārbraucienos, un ir arī MTB velosipēdi, kas ir paredzēti drusku lielākām slodzēm. Mēs piedāvājam saucamās velotūras gida pavadībā. Šobrīd lielākā daļa klientu ir ārzemnieki, taču mēs ļoti labprāt redzētu arī vietējos cilvēkus, Latvijas cilvēkus, jo es ticu, ka daudzi nezin Rīgas vēsturi tik labi, kā zina mūsu gidi un kā var izstāstīt un tiešām ieinteresēt cilvēkus par Rīgas vēsturi. Tūras faktiski ir pieejamas saskaņā ar rezervāciju, jo ātrāk rezervē, jo, protams, jo vienkāršāk, jo sevišķi šajā vasaras sezonā, kad gidu piedāvājums ir ierobežots. Visvienkāršāk velospēdus ir rezervēt mūsu mājaslapā www.rigabicycle.com. Tur šobrīd ir iespēja veikt rezervāciju sākot no 2 stundām. Veicot rezervāciju mājaslapā, klients automātiski saņem arī 10% atlaidi. Tieši tāpat var rezervēt arī velotūras, un šīs velotūras mums ir vairākas pa Rīgu un Jūrmala. Arī var to izdarīt mūsu mājaslapā. Mēs uzņēmumā esam ieviesuši tā saucamo vienas cenas politiku, kad viena cena iekļauj visas iespējas, tātad ir velosipēds, saslēdzējs, ķivere, ja vēlas drošības vesti, un arī uz ilgākajiem laikiem braucot projām ir arī velo kamera, pieejama rezerves un instrumenti. Velosipēdus ir iespējams izīrēt ne tikai uz diennakti vai nedēļu, bet arī mēnešiem. Šobrīd lielākā daļa mūsu klientu ir ārvalstu turisti, kas izvēlas velosipēdus vai nu īrēt vai braukt ar mūsu gidiem velotūrēs, taču ļoti labprāt mēs redzētu arī vietējos cilvēkus no citām Latvijas pilsētām, lai no kurienes tas būtu. Ir iespēja atbraukt uz Rīgu, apskatīt Rīgu, izbraukt pa Rīgu kopā ar gidu, uzzināt par Rīgas vēsturi. Un tas, protams, ir arī ļoti veselīgi. Riga Bicycle apskati Rīgu no cita skata punkta. Esam 5 zvaigznes viesnīca, apart hotel Lettie. Mēs iegādājāmies viesnīcu pirms pusotra gada un veicam šeit pilnīgu rekonstrukciju. Īpašu uzmanību pievēršot dabai draudzīgai zaļai enerģijai. Uz jumta, kur kādreiz bija šašliku sēta, mēs uzstādījām saules bateriju paneļus. Mēs ieguldījām daudz finanšu un enerģijai, lai šī viesnīca Lettie kļūtu pievilcīgākā ne tikai turistiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem. Mēs Lettie saviem apmeklētājiem piedāvājam dažādus pakalpojumus pa brīvu, bez maksas vai ar atlaidi. Piemēram, spa procedūrās, saunu, parasporta zāli, masāžas krēslu, velosipēdu un daudz ko citu. Mūsu viesnīcas numuri nav vienkārši numuri, kā pieņemts domāt, bet ir kā pilnvērtīgi dzīvokļi, sākot no 30 līdz 90 kvadrātmetris. Mēs sākam visu, ko mēs darām pa skaistu. Mēs esam Bagitas restorāns kopā ar Lettie apart hotel, 5 zvaigžņu viesnīca. Restorāns eksistē 4 mēnešus. Mūsu ēdiņkarte ir internacionāla virtuve. Atsevišķi mums savu grils ar dažādām šašlikiem, jēraribiņām, steikiem no Argentīnas. Ir arī dorāda, sibas, viss ir no grila, svaigs. Mums restorānā ir gan iekštelpās, gan ārā terasē. Ir dažādas variācijas, kur var apsēsties ar lielo kompāniju. Mēs taisam kāzas, banketus, dažādus izbraukumu banketus arī taisam. Banketēm un kāzām mēs varam piedāvāt telpas atsevišķas, kur mēs varam uzņemt līdz 40 personām. Mēs arī piedāvājam brokastis.
Viņš ir katru dienu no 8 līdz 12. Viesnīcas apmeklētājiem mēs piedāvājam atlaides brokastīm. Tagad cena ir 18 €. Aicinam katru ciemos. Mēs gaidām katru dienu no 8 līdz 22. Piektdienu un sestdienu mums ir dzīva mūzika no 7 līdz 11 vakarā. Glamour Style ir veikals Kurzemē, kas piedāvā sieviešu un vīriešu apģērbus jebkurai gaumei. Veikalā ir pieejams plašs sortiments ar ikdienas un svētku tērpiem un aksesuāriem. Glamour Style veikalā atradīsi apģērbu, kas izceļ tavu individualitāti. Šis ir ģimenes uzņēmums, kurš pieder mammai ar 2 meitām. Viena no meitām esmu es un sveiciens arī manai māsai. Mēs palīdzam cilvēkiem ikdienā justies labi, un to mēs panākam ar apģērbu un ar aksesuāriem. Piemēram, efektīvas saules brilles, pievilcīgas jostas, izsmalcinātas somas. Tas viss var būt kā odziņa tavam outfitam. Mēs šeit piedāvājam gan sieviešu, gan vīriešu apģērbus, gan ikdienai, gan svētkos. Kā arī piedāvājam mājas produktus un skaistumkopšanas preces. Skaistumkopšanas produkti visi ir izmeklēti, tādi, kas tiešām ir iedarbīgi, kas var mums gan palīdzēt ikdienas rituālā mājās, gan arī justies pievilcīgām. Katrs gads stiprina pārliecību, ka mēs strādājam īstajā nišā un ka mēs darām to, kas mums pašām patīk. Mūsu mērķa auditorija ir sievietes vecumā no 23 gadiem uz augšu, strādājošas, aktīvas, tām, kurām patīk būt atšķirīgām un stilīgām. Bet katru gadu mūsu klienti ir arī absolventi, jo mums ir ļoti plašs svētku kleitu piedāvājums. Priecājamies arī par katru vīrieti, kurš ienāk mūsu veikalā, jo mūsu vīriešu apģērbi ir vienkārši, kvalitatīvi un gaumīgi. Būs ideāli piemēroti gan ikdienai, gan svētkiem. Vēl viena svarīga klientu grupa ir māju mīļotāji, tiem, kuriem gribās mājās siltu, estētisku un harmonisku vidi. Klientu apkalpošanas konsultantes vienmēr palīdzēs ar modeļa izvēli, pareizā izmēra atrašanu, apģērbu komplektu veidošanu un aksesuāru pieskaņošanu. Mūsu specifika ir tajā, ka mēs darbojamies ne tikai kā klātienes veikals ar standiem. Mēs aktīvi veidojam saturu sociālajos tīklos, foto un video formātā un regulāri arī filmējamies tiešraidēs. Mūsu klātbūtne Facebookā, Instagramā, Telegramā un TikTokā ir jūtama katru dienu. Mēs ne tikai rādam un demonstrējam, ko mēs tirgojam, bet mēs dalāmies arī ar idejām, ar iedvesmu un mazu humoru devu. Mūsu klientiem ir iespēja ērti iepirkties arī internetu veikalā. Tur šobrīd pieejami ne tikai apģērbi vīriešiem un sievietēm, bet arī šobrīd jau visi mājas kopšanas produkti un skaistumkopšanas preces. Ļaujiet sev būt redzamiem. Ne tāpēc, lai izceltos, bet tāpēc, ka ik viens no mums ir pelnījis sajust sevi. Apģērbs var būt kā lielisks instruments, lai atgādinātu sev, cik skaists, spēcīgs un unikāls esi tu. Glamour Style ienāc un sajūti, kā mode kļūst par tavu ikdienu. Presko Freight ir starptautisks loģistikas uzņēmums, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem Eiropas Savienībā un ārpus tās teritorijas. Mūsu komandas uzdevums ir nodrošināt efektīvas un ātras kravas piegādes no kravas nosūtītāja līdz kravas saņēmējiem. Kompānija savu darbību sāka 2018. gadā pavisam nelielā sastāvā, bet gadiem ejot, mēs esam uzauguši par spēcīgu spēlētāju Eiropas loģistikas tirgū. Šo gadu garumā kompānija ir izdzīvojusi visas lielās ekonomiskās krīzes, tādas kā Covid un arī pēdējo gadu nestabilās sekas ekonomikā, kas ir ietekmējušas loģistikas tirgu visā Eiropā. Tā rezultātā kompānija kļūst tikai daudz spēcīgāka un pieredzējušāka. Līdz ar to mēs esam gatavi sniegt pakalpojumus pašā augstākajā līmenī. Lai gan ir gājis kā pa viļņiem, mēs esam saglabājuši savu kodolu un turpinām attīstīties kā mūsdienīga kompānija un mēģinam tiekties arī uz visām jaunām inovatīvām tēmām un attīstam savu iekšējo infrastruktūru, kā arī IT jomu. Jau pavisam drīz plānots uzlabot arī meitas kompānijas Presko Delivery platformu. Tā būs vietne, kur ik viens varēs salīdzināt dažādu kurjeru un pakomātu cenas un piegādes laikus gan Latvijā, gan arī ārzemēs.
Presko Delivery mērķis ir padarīt paciņu un dokumentu sūtīšanu saviem tuvajiem vienkāršāku, ātrāku un izdevīgāku. Kā viens no posmiem starptautiskas klasiskas loģistikas nodrošināšana tika pieņemts lēmums izveidot jaunu digitalizācijas loģistikas veidu, virzienu, nodrošināt piegādes worldwide, vienu vietu, neizjot no mājas, no telefona, attiecīgi burtiski pāris klikšņu ātruma jūs saņemat konkrētu piedāvājumu, kvalitatīvu servisu un galvenais, ka jūs ekonomisēt jūsu visdārgāko aktīvu. Tas ir laiks. Tā ir salīdzināšanas platforma, kur ir piegādēji. Sadarbība ar tādiem starptautiskiem milžiem kā DHL, FedEx, DPD, Omniva, SmartPost un citi. Šī platforma savā ziņā ir ļoti diversificēta. Viņa tiek paredzēta gan maisaimniecībām, gan arī biznesam, un arī savienojot maisaimniecības ar biznesu. Respektīvi, pieņemsim, es šobrīd vēlos nosūtīt saviem sadarbības partneriem preces. Es varu izmantot gan kurjera pakalpojumus, gan arī pakalpojumus pāris klikšņu attālumu savā telefonā. Un šis servis tiek nodrošināts vēlreiz atkārtošos laicīgi un par atbilstošu cenu. Un jūs varēsiet izsekot visu vienu vietu jūsu telefonu trekļņu. Ar Eiropas Savienības fondu un LIA atbalstu šis projekts tiks uzsākts un visticamāk realizēts jau šogad. Tādējādi Ziemassvētku dāvanu sūtījumi jums šogad nesagādās galvas sāpes. Lai nepalaistu garām informāciju, aicinām piesakot Presko Freight sociālajos tīklos. Uzņēmumam ir darbībai visi nepieciešamie sertifikāti, tādi kā ISO 9001, kas liecina, ka uzņēmuma iekšējie procesi norit pēc Eiropas standartiem. Mūsu galvenais darbības virziens ir starptautiskie kravu pārvadājumi, kur mēs pārvadājam visdažādākās mantas, sākot no fizisku personu privātajām mantām, beidzot ar sadarbību ar vieniem no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, kā Maxima, Augļu servis, Latenergo, veicam arī dažādas negabarītu kravu pārvadājumus. Līdz ar to mums interesē pilnībā visas jūsu kravas. Mēs aicinām jebkuru kompāniju atrast tādu loģistikas partneri, kuri apzinās, ka loģistika nav tikai par kravu plūsmu, bet arī par savstarpēju attiecību veidošanu starp pārvadātāju un klientu. Pašapkalpošanās veļas mazgātava Laundromat ir jaunas publiskās veļas mazgātavas, kas aprīkotas ar pasaulē modernākajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas tehnoloģijām. Veļas mazgātavā pieejamās veļas mašīnas spēj izmazgāt līdz pat 17 kg smagus tekstila izstrādājumus. Laundromat ir pašapkalpošanās veļas mazgātava, kur ikvienam ir iespējams izmazgāt un izžāvēt savu veļu profesionālās lielas ietilpības veļas mašīnās un žāvētājos. Pie mums to ir iespējams izdarīt visātrāk Latvijā, jo mazgāšanas cikls aizņem aptuveni 30 minūtes un žāvēšana no 15 līdz 20 minūtēm. Tātad nepilnu stundas laikā ir iespējams iegūt tīru, svaigu veļu. Savu pirmo filiāli Rīgā Juglā atvērām 2023. gadā, un kopš tā laika esam strauji auguši, un kopā jau mums ir 23 filiāles. Rīgā, Salaspilī, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un drīzumā plānojam arī būt citās lielākajās Latvijas pilsētās. Drēbju mazgāšana ir ikdienas neatņemama sastāvdaļa, tātad mūsu mērķa auditorija ir ik viens, kuram nepieciešams izmazgāt vai izžāvēt veļu. Ikdienā esam pamanījuši, ka pie mums nāk gan aizņemtie cilvēki, kas novērtē tiešām iespējams visu izdarīt mazāk kā stundas laikā, gan arī tie, kuriem ir nepieciešams tikt galā ar lielgabarīta veļu, kā piemēram mazgāt segas, aizskarus, spilvenus, kas mājās ir sarežģīti izmazgāt. Tāpat bieži viesi mums ir dzīvokļu īrnieki vai īpašnieki, kā mājās nav pieejams veļas mašīnas vai veļas šāvētāji, vai to tehnika ir novecojusi, gan arī tie, kam īslaicīgi nav pieejami, pieņemsim, pārvākšanās laikā vai veļas mašīnas remontu laikā. Mēs izmantojam energoefektīvas ierīces, kas automātiski dozē veļas mazgāšanas līdzekļus, kas nodrošina kvalitatīvu rezultātu. Norēķini ir maksimāli ērti, ir iespējams apmaksāt gan ar skaidru naudu, bankas karti, klienta karti vai lietotni.
Patstāvīgajiem klientiem ir pieejamas lojalitātes kartes, kas padarīs veļas mazgāšanu vēl izdevīgāku. Mūsu filiālis atrodas vietās, kas ļauj apvienot ar mājas nepieciešamo lietu iegādi vai atpūtai kopā ar ģimeni. Mēs katrs zinām, cik patīkami ir uzvilkt tīru, smaržīgu un svaigu apģērbu. Laundromat ir vieta, kur rūpes par veļu ir vienkārši, ātri un ērts patīkams process. Laundromat – mūsdienīga un ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkota pašapkalpošanās veļas mazgātava. Mūsu biedrības galvenais mērķis, protams, ir saistīts ar ciltsdarbu, ka mēs strādājam ar ciltsdarba dzīvniekiem, lai tālāk viņus izkoptu tīršķirnē. Un, ja vēlme būs Eiropā no mums pirkt šos vaislas dzīvniekus, ka mēs varam izdot šos oficiālos dokumentus, kā vaislas dzīvnieki tīršķirnē uzņemti reģistrēti ciltsgrāmatas pamatdaļā. Un arī vietējā tirgu kaut vai arī šo, kamēr starpšķirņu krustošanā, kas ir svarīgs arī tādām piena ražojošām fermām, iegūt kvalitatīvus dzīvniekus ar ticamiem datiem, ar zināmiem datiem ciltsdarbā snieguma pārbaudē, kas ir ļoti svarīgi katram pircējam, jo mēs pērkot dzīvniekus vienmēr gribam saprast, cik mēs no viņa nopelnīsim. Bet ir svarīgi, ka pats pamats mums šajā gadījumā ir tīršķirnes dzīvnieki, kodols, no kā veidot šos ražojošos dzīvniekus, kas būs tādi industriāli, neskatoties piens, gaļa vai vilna. Tas ir tas pamats. Un, protams, kā organizācijas darbs ir saistīts ar nozares popularizēšanu, gan vietējā mērogā, gan arī starptautiskajā, piedaloties dažādās konferencēs, popularizējot iegūtos mūsu datus, kas ir snieguma pārbaudē iegūti, pētījumos piedalīties un sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Lauka atbalsta dienestu un Latvijas Biotehnoloģijas universitāti Jelgavā, protams, kā veicināt šos iegūtos datus pārnesē ekonomiski izdevīgai nozarei būt Latvijā. Saimniecībā audzējam Latvijas vietējo kazu, kas pati par sevi dalās divās daļās. Ir vecais tips ar garo plušķaino vilnu un jaunais tips ar īso vilnu. Un no saimniecībā iegūtā pieniņa mēs iegūstam kopā 14 veidu sieru. Un tagad uz Eiropas projekta ir arī gaļas ceks uzbūvēts, un tas ir tagad nākamais, kas mums būs kūpinājumi dažādi no kazas gaļas. Es gribu teikt tā, ka šī pieticīgā šķirne šajā valstī, mūsu valstī, ir ļoti pateicīga arī, kad var saimniekot arī ekonomiski izdevīgi. Un tas, kas ir tas svarīgākais, kad ir pielāgojusies, noturīgi pret daudzām slimībām, līdz ar to mazāk vajag lietot medikamentus, un tas ir tas svarīgākais, man liekas, mūsdienās vispār saimniekojot arī bioloģiski un arī savā ziņā ekonomiski. Un tas ir tāds mans šodienas darba uzdevums arī šajā mājas kafejnīcas dienu ietvaros runāt un stāstīt par šo šķirni. Un arī tas ir ne tikai par Latvijas vietējo kazu, tas būtu arī jārunā par visām sugām. Un katrā sugā jāmeklē tas knifiņš, kurš šķir, kāpēc mums vajag to zilo un kāpēc to brūno tieši govi šajā mūsu teritorijā. Ir īpaša diena. Jūsu kosmetologs paplašināt un kļūst par JK klīniku. Un jums ir iespēja šo redzēt jau tagad. RBB – energoefektīvāko un ekoloģiskāko ēku siltinātāju komanda, kas ēku siltināšanai izmanto ekovati. Siltākas mājastopas sadarbībā ar RBB. Zeme Nature Room piedāvā atpūtai 2 namiņus. Namiņi radīti tā, lai jūs justos pēc iespējas tuvāk dabai. Pa panorāmas logiem iespējams vērot mežu, pļavas un dīķi. Namiņi tiem, kas meklē vairāk par vienkāršu atpūtu. Veselības salons 888 veic vispārējo organisma izmeklēšanu šūnu līmenī balstītu uz biorezonanci, piedāvā psihiatra pakalpojumus, kā arī internetveikalu, kurā var iegādāties visu veselībai, skaistumam un garam.